Pirmā leģenda. Dzīvība pāriet no mēnesis uz Zemi. Prologs par cilvēka radīšanu. 7 planētu gari, 7 galveno planētu valdnieki griezās virzīdami savus ratus ap savu valdoni Sauli. Zemes gars, kas griezās un sargāja mūsu zemeslodi, Saules garam sacīja: Spožā vaiga valdoni, mana māja ir tukša, sūti savus dēlus apdzīvot zemi. Tu nosūtīji 7 savus dēlus gudrības valdonim Merkuram, tad nu sūti tagad tos savam kalpam. Saules gars spožā vaiga valdonis teica: Es sūtīšu tev uguni. Kad sāksies tavs darbs, pacel savu balsi līdz citām planētām. Vērsies pie sava tēva mēnesis valdoņa, lūdz viņa dēlus. Tavu tautu pārvaldīs tēvi, jeb pitri valdoņi. Lielie valdoņi ataicināja mēnesis valdoņus gaisa ķermeņos. Radiet cilvēkus, viņiem tika teikts, jūsu dabas cilvēkus. Dodiet viņiem iekšējās formas, monādes, bet māte Zeme daba izveidos ārējos apvalkus, jeb ķermeņus. Mēnesim ir pati svarīgākā nozīme gan pašas Zemes radīšanā, gan arī cilvēcisku būtņu nomitināšanā uz Zemes. Monādēm, kuras savas evolūcijas dzīvnieku stadiju izgāja uz Mēnesi, pēc sava cikla beigšanas bija jāsāk jauna dzīvības pakāpe uz Zemes. Jāsāk šeit cilvēka evolūcija. Šīs monādes bija tie augļi, kurus Mēnesim vajadzēja nodot Zemei tālākai attīstībai. Tad, kā teikts šī prologa leģendā, lielie valdoņi deva pavēli mēnesis valdoņiem jeb pitriem radīt cilvēkus. Bija 2 veidu mēnesis valdoņi. Augstākie dievi, liesmas valdoņi, kurus sauca par Agnišvatiem, un mēnesis dievi jeb Barhišadi. Pitri Agnišvati bija vienu pakāpi augstāk, ugunīgā pasaules līmenī, bet Barhišadi smalkās pasaules līmenī. Un notika tā, ka Barhišadi jeb mēnesis dievi paklausīja Logosa pavēlei radīt. Viņi devās uz Zemi, bet Agnišvati jeb augstākie dievi atteicās. Viņi negribēja iet, nevēlējās radīt. Pitriem Agnišvatiem tika atņemta radošā kaisme, jo viņi bija pārlieku dievišķīgi un tāpēc nespēja radīt fizisku ķermeni. Un tomēr tikai viņi varēja pabeigt cilvēka radīšanu, proti modināt viņos apziņu, dot viņiem prāta iedīgļus un domāšanas spējas iedīgļus. Turpretim Barhišadi, būdams smalkās pasaules līmenī, spēja radīt tikai smalko ķermeni, fiziskā ķermeņa pirmtēlu. Cilvēces evolūcijai uz mūsu Zemes ir 7 apakšiedalījumi. Cilvēces dzīvības cikls iedalās 7 cilvēku rasēs, kuras sauc par pamatrasēm. Tās parādās secīgi, cita pēc citas. Arī katrā pamatrasē secīgi parādās 7 apakšrases. Pirmā pamatrase, pirmie cilvēki uz Zemes bija mēnesenču pēcnācēji, jeb pitri. Savukārt Barhišadi savus smalkos ķermeņus izveidoja paši no sevis un kļuva par cilvēku smalko formu radītājiem. Ap šīm formām daba būvēja ēteriskos ķermeņus. Tādējādi cilvēka vecvecāki, pitri jeb tēvi, esam mēs paši, kā sākotnējās personības. Mēs esam viņi. Augstākie pitri jeb Agnišvati šajā radīšanas procesā nepiedalījās. Pirmā rase nesaņēma to apslēpto svēto dzirksteli, kas deg un attīstās par cilvēku saprātu un apziņas liesmu. Pitri Barhišadi varēja iemiesoties cilvēka monādēs tikai ar savu smalko būtību un tās dzīvnieciskajiem instinktiem.
Viņi varēja dot vienīgi to, kas piemita viņu pašu dabai un ne vairāk. Mēnesis 2 spēja radīt no sevis tikai cilvēku ēnas. Sākotnējais cilvēks, kas nāca no savu vecvecāku ķermeņa, bija ēteriskas formas būtne bez miesas. Monādis, kas iemiesojās šajos tukšajos apvalkos, bija bez apziņas. Sākotnējais cilvēks varēja stāvēt, iet, skriet, gulēt un lidot, un tomēr viņš bija tikai bhaja, jeb bezapzinīga ēna. Pirmie radītāji bija pirmotnējā cilvēka pigmalioni. Viņi nespēja apveltīt šo statuju ar saprātu. Lai pabeigtu 7-kārtīgu cilvēku radīšanu, lai viņa zemākajiem ķermenim pievienotu garīgo monādi un sasaistītu ar to, bija vajadzīgs saistošais princips, dzīvā uguns, kas dod cilvēkam pašapziņu un pašapzināšanās spēju, bija vajadzīgs manasa, jeb domas ķermenis. No pirmās pamatrases attīstījās otrā. Šī otrā pamatrase no pirmās radās pumpurošanās un atdalīšanās ceļā. Sākotnējais vairošanās process, kurā no pirmās rases veidojās otrā rase, norisēja šādi. Ēterisko formu, kas ietvēra monādi, tāpat kā tagad aptvēra auras olveida sfēra. Kad pienāca vairošanās laiks, ēteriskā forma izgrūda no apkārtējās auras olas savu miniatūro līdzinieku. Šis iedīglis auga un barojās no auras tik ilgi, kamēr beidzās tā attīstība. Pēc tam tas pakāpeniski atdalījās no sava radītāja, aiznestams līdzi pats savu auras sfēru. Pirmā rase kļuva par otro pamatrasi, bez tās radīšanas vai izveidošanas. Tā kā pirmā rase sastāvēja vienkārši no ēteriskajām vecajām ēnām radītājiem, un tai nebija savu fizisku ķermeņu, šī rase nemira. Tā nevis nomira, bet pazuda otrajā rasē, tāpat kā dažas zemākās dzīvības pāriet savos pēcnācējos. Tās cilvēkus pakāpeniski uzsūca un absorbēja ar savu pašu pēcnācēju ķermeņiem, kas bija blīvāki nekā šiem iepriekšējiem cilvēkiem. Sākotnējo formu matērija, kas pastāvēja mākoņu vai ēteru veidā, tika pievilkta un absorbēta, un tādā veidā papildināja otrās rases formas. Sākotnējā jeb vecāku matērija tika izmantota jaunas būtnes radīšanai, pēcnācēju ķermeņa veidošanai. Otrās rases, pirmās apakšrases, tika radītas tieši tādā pašā procesā. Taču pēdējais pakāpeniski paralēli ar cilvēku ķermeņa evolūciju sāka reproducēties citā veidā. Otrās rases pēdējie cilvēki bija sviedru radīti. Pirmā un otrā rase, kā arī trešās rases pirmā puse, pastāvēja 300 miljonus gadu. Pirmās rases nebija atkarīgas no klimata, jo tās nebija pakļautas nekādai temperatūras vai tās svārstību ietekmei. Toreiz pastāvošajiem apstākļiem uz Zemes nebija nekāda sakara ar plānu, kurā notika ēterveidīgo smalko rasu evolūcija. Sākotnējam ēteriskajam cilvēkam neeksistēja ģeoloģija vai fiziska rakstura grūtības. Būtne, kas kļuva par sākotnējo cilvēku, lieliski spēja būt nepieejama jebkuriem atmosfēras apstākļiem. Šis priekštecis vienādi labi varēja dzīvot un darboties gan uz zemes, gan ūdenī, gan zem zemes.